ir 5 LV studijā Karmena Stepānova. Un 2:01 pie manis sasāduši jauniešu deju kolektīva Strautiguns, un tā ir Undīna, Gunda, Varis un Kristaps. Čau! Čau! Bet tā studijā jūs esat vēl vairāk. Jā, mēs šodien esam diezgan kuplā skaitā. Mēs vispār esam no Ventspils, bet mums arī bijušie dejotāji rīdznieki pievienojušies, ne? Un tad viņam arī ir savu pieredzi. Stāstiet, lūdzu, ko jūs darāt, jo skaidrs, ka dejojat tautas dejas. Kādā vecumā var pie jums dejot, un kas jūs vispār esat, kad jūs tapāt? Visu vēsturi, lūdzu, tagad. Žods, tas bija tik sen. Nē. Tik sen nav. Tas bija 2011. gads, kad viens gan aktīvs puisis uzrunāja vairākus studentus ar piedāvājumu dibināt jaunu kolektīvu un domu tādu, kas pārstāvēt tieši Ventspils augstskolu. Nu, tad sanācām uz pirmo mēģinājumu. Arī tas bija, kad? Janvārī, man liekas, ka 5. janvārs. Jā, 5. janvārī. Vadītāji arī tā pavisam īsti nezināja, ko viņi ir parakstījusies. Mēs nevienu nepazina īsti, mēs nepazinām vadītāji nepazina mūsu. Jā, bet tā sanācām kopā. Mums bija ļoti īsā laikā jāspēj apgūt repertuārs, lai skatē parādītu sev, un skatu mums bija kad? Aprīlī? Aprīlī, un principā tad jau, ja mēs sev varam pierādīt skatē, tas jau būtu zaļā gaisma, ka mēs varam pastāvēt arī turpmāk. Pierādījām sevi, un tad redz, mēs sēžam šodien te. Tā mēs darbojamies. Jā, tagad, kas mums sanāk, ir jau tā plusīta sezona, tāds interesants skaitlis. Joprojām esam Ventspils augstskolas studenti, absolventi un arī ventspilnieki, kas ir vidusskolnieki arī, kuri gatavojās tikai nākt augstskolā studēt. Nu, kopumā mēs esam kādi 30 šogad, ne? 30. Pirmdienās, trešdienās mums ir mēģinājumi Jaunatnes namā no 9 līdz 11, nedaudz vēlākā, kur reiz. Dažreiz ir ilgāk arī ir mēģinājumi pirms skatēm, pirms atbildīgiem koncertiem ir arī piekdienās mēģinājumi un papildu mēģinājumi. Tad principā ir tā, ja kāds arī klausās un izjūt savī vēlēšanos dejot, bet iepriekš nav zinājis, un ja viņš dzīvo Ventspilī, jo tur jau arī 5 LV var klausīties, tad viņš var arī pieteikties un aizskriet. Un vai ir tā, ka var jebkurā laikā pie jums piebiedroties, vai tomēr tagad ir tas tā kā rudens sākums un pēdējais laiks, vai var arī, nezinu, pēc Ziemassvētkiem izdomāt, ka jaunā gada apņemšanās ir dejot tautiskās dejas? Galvenais ir gribēt, un principā septembris ir tas laiks, kas man liekas, tas visiem vienmēr ir, kad gaida jauns dalībnieks un tā, bet pie mums var nākt jebkurā laikā sameklēt sociālajos tīklos kādu informāciju, kā telefonu numuru un droši pievienoties. Un, piemēram, Ulds, kas klusītājiem sēž stūrītī, viņš pievienojās tikai, kad tu maijā. Jā, un tad ar mums vasarā dejoja, jā, viņš ir Rīgā, bet tā kā galvenais ir gribēt. Un ir tā, ka atnāk un pēc tam arī aiziet projām, vai tomēr atgriežās tie, kas arī Rīgā tagad dzīvo, vai viņi tā kā pievienojās kaut kādos brīžos, vai viņi ir pavisam projām no kolektīva? Kā redzi, Varis nespēja mums jau projām. Mēs nespēja tikt vaļā. Īsti jau nesnāk pievienoties atpakaļ, jo es pabeidzu Ventspils augstskolu, tagad studēju Rīgā, dzīvoju Rīgā, reāli jau nesanāk nepievienoties. Un vai tu Rīgā kaut kur esi iestājies kādā kolektīvā vai tomēr? Jā, trešdien aizgāju pirmā mēģinājumu, un sestdien jau bija koncerts par Domu laukumā, Miķeļdienas gada tirgus, jā, tā kā no dejām netiek vaļā, bet ja jau patīk, tad ir ok īstenībā. Kā jūs iesaistījāties visi 4 tautiskajās dejās, kā jūs saslimāt ar to, ja tā drīkst sacīt? Mums ir katram ļoti dažāda tā pieredze. Es dejoju jau no bērnu kājas. Arī mēs zinām, kad mamma un teica, man dejos, sāku studēt augstskolā, un tad bija daudz brīvā laika, es dzīvoju kojās, un tad domāju, tad jāiet ir dejot, ko darīt. Jā, es vienmēr gribēju dejot, bet līdz neizveidojās Strautiguns, es neredzēju sev citos kolektīvos, bet, kad izveidojās Strautiguns, es iekšā sajūtu, ka tas ir priekš manis. Kristap? Jā, Kristap. Pats sākums jau arī laikam bija agrā bērnībā. Pirmais deju kolektīvs, un tagad tieši forši sanāca un pievienojās atpakaļ pēc ļoti ilga pārtraukuma. Kristaps nepieminēja, viņš ir mums, kā mēs smējamies, jaunā gaļa. Viņš ir šī gada jaunpienācējs, kas ir tikko absolvējis Jelgavā vidusskolu. Viņš pievienojies mums tagad augstskola izdomāja studēt. Tad laikam mēs iepatikāmies meitenes vai kā, es īsti nezinu. Ieraudzīja koncertā un viss tāpēc, ka jāiet studēt uz Viņš nebija redzējis mums koncertā. Nebija? Nē, viņš vienkārši principā nopirka kaķu maisā. Tā ir daudz pirmkursnieku dara īstenībā. Jo mums bija augstskolā informācijas diena, kuru katrs te prezentē sevi, aicina studentus dažādos interešu pulciņos, un Strautiguns arī bija aktīvi, gāja, prezentēja sevi, un laikam sanāca labi, ka mums Kristaps pievienojās, vai ne? Jā. Pats arī izskatās gandarīts ar to, ka ir to izdarījis, vēl nekur nav aizbēdzis. Jā, ir forši. Vakar jau pirmais koncerts. Jā.
Un kā jums ar to veicās? Vakardienas koncertā. Nav šodien nogurums? Oi, nē. Mums ir gandrījums. Jā. Mēs sakar, baigi interesantā koncertā piedalījāmies Ventspils novada Popes pagastā, bija ķirbju festivāls. Un tāds ar tiem lielajiem ķirbjiem mēs tur tā svarot puiši izdomājam, kad vajag palīdzēt, bet tad mēs tos zemniekus iepriecinājām ar savu jošanu. Malači. Bet, nē, tas ir tik forši tādos koncertos. Mums ir visādos mēs piedalāmies. Varbūt tie, kas nezin, kas tautsdejas nesanāk tikai dejot uz tādām kultūrsnam skatuvēm, visādās brīvdabas pasākumos, un kur mēs vēl šlāgeru aptaujā televīzijā esam piedalījušies. Brīvdabas muzejā uz Bruģis sanāk dejot. Jā, Tirgus laukumā. Mums bija starp citu arī augstskolā, mēs flashmob taisījām, tā kā sanāk visur. Jā, visur jūs dejojat. Jā, visur. Tad visur mēs pie malas vislāk vienmēr dejot tikai. Jā, protams. Protams, lielie deju svētki, kas bija pagājušo vasaru, un šito vasaru bija studentu dziesmu deju svētki Gaudējāmas, kas bija Daugavpilī. Uz tiem arī pats biju, kuru mēs arī kārtīgi nodejojāmies. Malači, labi, noklausīsimies Renāra Kaupera rīta darbu, un tad parunāsim par Strautaguni, gan nosaukumu rašanos, gan par tautas dejām, un arī par Ventspilu un Ventspils dzīvi, ja tā varētu to nosaukt. 5. Uzgriez un ir. Un pie manis ciemos ir jauniešu deju kolektīvs Strautaguns. Sveiki vēlreiz. Čau. Čau vēlreiz. Stāstiet lūdzu par nosaukumu rašanos Strautaguns. Kas tas ir? Strautaguns. Es laikam tagad stāstīšu par to, kā mēs viņu izvēlējāmies vispār. Bija tā, ka, kā jau katram kolektīvam vajag kādu nosaukumu, zem kura pastāvēt. Bija Prāta vētra un tas pats puisis Andris, kurš dibināja kolektīvu. Viņš mūs apbēra ar nenormāli daudz tādiem variantiem. Tur zila brīnum nāca ārā. Tad vēl mēs devāmies, Ventspilī ir tāda zaļas iela Līga Reitera ar tādu domu, ka viņi mums varēs kādu tādu Ventspils saistīt, kādu vārdu, kas ventiņu valodā varbūt kāds vārds ir. Tur arī nekas labs nenāca ārā. Tad mums bija doma par Vindāvu, kas ir Ventspils tā kā sanais nosaukums, bet tad īsu brīdi pirms balsošanas kolektīvā Aldis, kas man stāvēja uz muguras, iegūglēja un secināja, ka Vindava ir Anima Oholta biedrība. Tad kaut kādas nesaistījās kopā, un tad Strautaguns. Tā liekas tādas divas kaut kā ļoti spēcīgas stihijas, uguns un ūdens, bet vairākums nobalsoja un pieņēmām. Un tā mēs ar to Strautagunu dzīvojam kopā, un manuprāt, mums ļoti labi piestāv. Un vēl, kas ir liels plus, kad iegūglē Strautaguns, tad ir tikai divas iespējas, vai tautsdeju kolektīvs vai Māra Čaklā dzējoļu krājums. Tā kā nav jums konkurences. Nav konkurences, jā. Tas ir labi. Un pastāstiet, ir tā, ka, protams, jūs klausās jaunieši no Ventspils, viņiem ir skaidrs, viņi var doties iestāties kolektīvā, bet ir arī jaunieši no Rīgas, kuri iespējams uz Ventspilu nedodās, tad varbūt tā vispārīgi, kādēļ ir vērts nodarboties ar tautas dejām, kādēļ jūs paši ar to esat aizraujušies un kādēļ jauniešiem tas ir jādara, ka jāatmet tur visādas muļķības un jāiet tautas dejām un jāģērbjās tajos tērpos un jādanco. Var jau gari plaši runāt par to, ka ir jākopja savs kultūras mantojums un tā, un kad brīvais laiks ir jāizpild liederīgi, bet es galvenais domāju, ka pirmkārt tas ir kopīgi iesaistīties, draugi, kopīgi hobiji, tas vieno arī. Pirmkārt, tas jau ir labi pavadīt laiku, saturīgi pavadīt laiku, interesanti pavadīt laiku, iepazīt daudz jaunas cilvēkus. Tiešām, kā tu esi viens tev apkārt, cik tu sanāk, 11 kaut kādi citi cilvēki, tu viņus redzi gan pirmdienās, gan trešdienās, visādos koncertos un balītēs tu viņus redzi. Lai dzīve interesantāk, es teiktu, un otrs, kas arī, lai fiziskās aktivitātes tomēr kaut kāds. Varbūt tā liekas, tur padejo, bet dažreiz ir tā, ka tu kādu stundu nodejo, tas nosvīts, ka nākamdienā kājas sāp no dejošanas, tā ka tas jau tur nav, tur bišķi palākāt apkārt mājā. Palākāt apkārt skatu. Mums vēl viens jaunais puisis nodarbojas ar basketbolu paralēli tautsdejām. Viņš stāstīja, ka patiesībā tas, ko apgūst tautsdejās, palīdz arī basketbolā koordinācijai. Un tā kā tas, es domāju, ka to var apvienot visu kaut ko, un tad ieguvē būs viss. Protams, un kā ir mūsdienās, es atceros, ka es biju mazāk, es dejoju tautsdejās, un arī pēc tam nedaudz vēlāk dejoju tautsdejās, un bija tā problēma, ka meitenes ir šitik, puiši ir tikai tik. Un tad vai joprojām ir tāda problēma, vai nē? Jā. Deficīts ir puiši, bet kaut kā mēs iztiekam. Puiši deficīts jau ne tikai Ventspilī ir tagad, kur es Rīgā deju, tur arī puiši deficīts. It kā Rīga daudz cilvēku, bet Rīgā ir daudz kolektīvu līdz ar to, un tur arī puiši deficīts. Kas būtu tie vārdi, ar kuriem jūs varbūt ievilkt puišus tajā dejošanā, jo reizēm jau ir tas, ka negrib dejot, tur ar meitenēm jādejo šausmas. Bet tas īstenībā
tā ir sākumā arī bija diezgan sabiedriski. Kā vidusskolā tu jau meitenēm nedejo neko. Tu vispār neskaties virsū un neredzi. Jau arī nav. Bet te, negribot, tu sāc dejot, un pēc tam ir daudz foršāk. Kaut kāda balva, kas, teiksim, nav saistīta dejošana, tu hopā eju un dejo, un viss kārtībā. Un citās skatās, kā viņš forši dejo, bet, dejo, un tā jau sanāk. Jā, tas tāds foršs iegūms, ka dejo tautas deju kolektīvā, arī pēc tam ballēs, kas varbūt nav saistīts ar kolektīvu, tu vari forši izdejoties, un puišiem vispār, viņiem tad būs meitenes pie kājām, ja viņi forši dejot. Bet no puišu viedokļa skatoties, ja mēs to atnāc, un tev tur tik daudz meitenes, un tu vari izvēlēties turklāt, jā, un var visām izdejot, un nevienu to neatteiks, Drīzāk tu pat nepaspēsi visām izdejot, jo balva nebūs tik gara. Jā, tas ir varbūt. Es nezinu, kas tev vārdi, Kristap, kas tev uzrunāja, kā mēs tev uzrunājām. Jā, patiesībā viņš ir tas jaunākais, tad viņam arī jāzina. Tā arī bija, kad bija jāvelta kaut kam man brīvais laiks Ventspilī, un līdz ar to atnāca, un jā, tiešām meitenes var izvēlēties. Tā kā konfekšu veikalā. Un tas nogurums nākamajā dienā arī ir tāds pietiekami fizisks pasākums. Kā jūs cīnāties ar nogurumu pēc dejošanas? Mums šis tā dejošana ir tā, kad beidzās mēģinājums pēc 11. klasē mājās, vienkārši iekrīt gultā un viss. Bet es nezinu, nogurums, vai kādam no jums ir nogurums, varbūt tas ir tāds īstācis, drīzāk enerģija, tas pat vairāk dod un uzlādē. Tas jau nav tā, ka mēs laiku dejojam. Visādi tur, mums ir ļoti īpaši humors Strautugurnī. Bet, jā, tas, kad... Es nezinu, kāds teiks, kad ir nogurums, jums ir bijis Atsevišķos reizēs ir, bet viņš pats pārēt nav tā, ka tur jācīnās ar nogurumu kaut kā. Tik traki arī nav. Atnāk mājās un dod. Labi, noklausīsimies instrumentu apēst tevi, un tad jau rezumēsim par to, kur jūs meklējam un kā vispār ar Ventspili ir, kā jau iepriekš minēju, un tādām lietām. 5. Un pie manis vēl ir jaunieši no jauniešu deju kolektīvā Strautuguns, un tagad laiks salikt tādus kā punktiņus uz I un visiem citiem burtiņiem, un kur jūs var atrast un kā var pieteikties. Sākot ar vienkārši strautuguns.lv, Facebook, draugi, Twitters, vienkārši... Jūs visus sociālos tīklus esat pārņēmuši? Mēs esam pārņēmuši, mēs visu laiku tvītojam, man liekas, tur brīžiem kāds jau kļūst nelaimīgs no tā mūsu aktivitātes. Iegūglē, atradīs uzreiz kaut ko, un tā pieteikšanās vienkārši atnāca uz Jaunedesnāmu pirmdien trešdien. Vai jūs mācat arī izbrāķēt kādu, kurš neprot dejot vai ne? Nē, mēs iemācām. Jūs iemācat, ok, tad viss kārtībā, var iet jebkurš. Var iet jebkurš. Es jau arī tā kā aizgājis, vispār nemācīju deju. Un tagad noteikti pirmais puisis. Nē, tik traki arī vēl nav. Nē, protams, ka esmu iemācījies daudz labāk dejot nekā. Jā, tas gan Ineta iemācīs visiem. Un kas ir tā lieta, ko jūs novēlētu jauniešiem, kas vēl sēž mājās un domā, ka varētu, bet nav īsti tādas tā kā entuziasma vai baila vai kautrējās vienkārši nākt un darīt un pievienoties? Pamēģināt, jā. Tu nevari spriest, pirms mēs pamēģinās. Jāpārvar savas bailes. Nē, es jau saprotu, ka grūti ir to atbrauc, teiksim, uz Ventspili, uz jaunu pilsētu, nevienu apkārt nepazīst. Ģimene arī nav Ventspilī. Jā, ģimene kaut kur laukos palikusi, nezinu. Un tad iet uz kolektīvu, visu cilvēku sveši apkārt. Ir grūti, bet dzīve nav viegli. Bet patiesībā, man liekas, jaunam studentam ir vienkāršāk, ka viņš atnāk uz kolektīvu, viņš ātrāk iepazīstās ar tiem pārējiem augstskolas. Kaut kā vieglāk man šķiet. Kolektīvā tā neformāla atmosfēra vairāk, augstskolā tā formāla atmosfēra ir. Pa starpbrīžiem tu taču tur nerunās ar kursbiedriem, kaut kāds joks jau uz tā neakstīsies. Parasti iepazīstās augstskolā, jau iepazīstās pajautājot kādam pildspēlu vai zīmolu un tad sāk runāt. Ja neiet tautas deju kolektīvā, kur arī var iepazīties ar visiem. Un kā jūs paši plānojat palikt dejot un tik ilgi, cik varēsiet, vai arī aizbēgsiet uz Rīgu un viss? Nē, nebeigsim uz Rīgu. Mēs esam daļa, absolventi, daļa ir studenti. Protams, augstskolas kolektīvam tas ir mīnus, kad kā kāds absolvē, tad nākās atvadīties. Bet ir tā mūžīgā rotācija, un kā pienāk jauni klāt, tas ir atkal jau jauns Strautuguns jāveidojās. Un ir skaidrs, ka studēt jau var arī, nezinu, teiksim, 30 gados, vai tāds arī var pielīties jūsu kolektīvā, jo tam ar jauniešu, un tad mums Strautugunī, starp citu, ir tā kā turpinājums pēc jauniešiem. Mums ir arī vidējā paudze, kur ir tā, no 35 cilvēki jau nāk. Un pilnīgi mierīgi savieno ar darbu, un tā kā nav jāuztraucās, ka tu
nevar paspēt kaut ko. Un tas viss notiek Ventspilī. Jā, tieši tā. Jo tas ir tas jautājums, kas arī man pašu interesē, un tur nobeigumā es gribēju jautāt, parasti cilvēki, kā, Ventspilī, tur jau nekas nenotiek. Bet kā ir, viss notiek, kā tā nenotiek? Dzīvojaties jūs tur? Jā, redz, mēs notiek gan ir ļoti daudz visādi sporta aktivitātes un kultūras pasākumu. Vasarā vispār ir tā, ka katru nedēļas nogali kaut kas notiek. Un tik spēja sekot līdz afišām. Es pat īstenībā teiktu, priekš tā, cik Ventspilī ir maz iedzīvotāji, cik Ventspils ir maziņi, īstenībā tur notiek daudz vairāk nekā tur notiktu cita mēroga pilsētā Latvijā, teiktu, kaut kādu, es nezinu. Jā, ir aktīva kultūras dzīve. Kultūras dzīve ir aktīva. Tikai vajag meklēt, un tā jūs pašas jūras vārtus ļoti operas, kaut kādas brauc no Rīgas teātra. Tā kā, jā, jūs meklējat, tas atrod. Jā, protams, un arī Ventspilī var atrast. Labi, teikšu jums paldies, ka šodien atbraucāt, un tad jau meklēsim veidus, kā pieteikties Strautugunī tie, kuri ir Ventspilī vai gatavojās studēt Ventspilī vai jau studē, un vienkārši nav kaut kādā veidā pamanījuši to, un tad tiksimies gan jau, ka jūs vēl dejosiet arī Rīgā kādu reizi. Jā, mēs braukāsiet apkārt un dejosiet. Labi, paldies jums, tā. Paldies.